Šitā laba. Cīnās arī. Normāli gugušieli. Šitā ir liktīgi cīnās. Nikna ir. Ej, dirst. Viņa tik nikna ir. Viņai niknas uznāca. Mierā. Pagaid, iecāšu. Tik rasna, bļa. Ko standarts? Sēž, gandrīz sēž. Pagaid, Mārtiņ, pagaid. Nu nav, laid vēl sēž. Nu viņa nikna ir jau, tā jau. Nu čāri, bet viņai augsts karsts. Jā, tu fočēji? Jā. Laižam vaļā. Pagaid, Mārtiņ. Nu, bļā, laižam vaļā. Tā ir tavs zivs, laižam. Viņai ļoti niknas uznāk. Tas bija labs mācāti. Es no sākuma nesapratu, tā kā. Kaut kā Loriņam šodien izšāvās. 2 mēri. Laikam līdz kā pusdieniņas gribēja uzēst. Manam netāla, gabalu viņa negrib. Aizājam, atkal stūmies kāds. Bet viņam nītis ir, ka viņš krīt ārā. Atdalās pusēm. Vai noķeram uz emocijām katrs pa vienai. No, Lūņš var... Emociju puķeti. Lūņš var vairs nenoķert, mums krišāni jānoķer vēl pa vienai. Gugušvili zivs pieķējās. Nenorāmās. Mazo piņu kājas. Vajadzēja klikerītišus. Oi, cik mums ir zivs? Cik mēs noķērām? Nā, tagad ir katram mums pa vienai. Cik Lūriņš vēl noķēra? 3 vēl vai 2? Āter. Kas? Cik mēs noķērām vēl zivs? 3 vai 2? Tu noķēri? 2. 2, tātad 2 par Valtera. Zivīm, cik Krišāns arī 2? Jā. Bet pēc līdakas pirmās. Pēc līdakas 1. Krišānim 1, un cik man vēl 2, jā, līdakas bija. Jā. Un Āšuks. Jā. Un tad man 3. 1, 2, 3. 9. Diezgan bonzīgi, bet nav. Bet ir bija sliktāk. Ir bija sliktāk. Man negrib rullēt, jo šis arī jau krāst. Ko es negribu? Rullēt jau uz krāst. Un Krišāns vēl nav noķēris līdaku. Es arī tā kā nē. Oi, palika pārāk karsti. Bišķiņā apdedzinājāmies. Tā kā tiksimies krastā gan jau. Nu tālūk, noslēdzām mūsu ēnguras pirmo reizi ēngurē, copi. Bija bišķiņā jābeidz vēlāk, pūkstens jau bija 15:34. Nenormāls karstums. Brutāli vairs nevarēja izturēt neviens. Nu, krauča bija pakaļā viss. Un mašīnā smuki, 38 grādus rāda. 39. Jā, nu par ēnguras copi. Priekš pirmās reizes es teiktu, ka nebija sliktākais rezultāts. It īpaši mēs nezinājām, kur sākt. Es teiktu, ezers ir ļoti interesants, liels. Nav tā, ka tev kā klasiskā ezerā jāmeklē kaut kādas vietas ir. Tur pa lielam tās lielās zāles atrod un mētā, kas ir pa visu ezeru bezmazēt. Kādas tev, Krišāna, sajūtas? Man ir karst. Tā? Bet, es īstenībā baigi interesanti tas, ka tajā karstajā laikā mēs tomēr kaut ko dabūjām. Tīpaši tāds karsts laiks. Rīts jau bija ļoti karsts silts. Jā, tropiskā nakts bija. Tropiskā nakts, jā. Tālāk. Tieši vislielākajā karstumā. Vislielākā zivs. Parasti tā nav. Nu tā, kamēr sapratu ezeru vispār kā tādu, bet nezinu, bija labs, būs jāatbrauc vēl noteikti. Tālāk. Jā, es arī domāju, ja mēs sākumā saprastu, kur sākt, tad es domāju, no rīta mums būtu jau varbūt daudz lielāks skaits ar zivīm. Rīt brauksim kaut kur citur, tad tiksimies tur. Tā, beigās izdomājām aizbraukt uz vakara sopīti. Noparkojāmies kaut kādā ģerēļā pie vantiem, iesim pa meža ceļiem un tad jau redzēsim, kas tālāk būs. Kaut kādu, nezinām, upi pilnīgi pirmo reizi būsim.
Tad jau redzēsim, kas tālāk būs. Sāksim, kad būsim pie upītes, davai. Kas tur ir? Nu, gauta nogāda. Ui. Ui! 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 Ui, vīri! Nu, jāpaiet ir bišķis tālāk. O! Mums novadīs līdz normālai gāzei? Grītu! Ui, es nokritu, jā. Ui, nokritu. Ei. Skatieties, draugi. Es jums ātri parādīšu, kā noķert dzīvi. Ui, nenoķēru. Nākamās jūs baigies sūdi, nevar pamētāt. Nu, Džeki, saucās aiziet pamakšķerēt. Vakar copa. Es ChatGPT vairs neklausīšu uz makšķerēšanas vietām vairāk. Viņš man ir apkrāpis. Un šādām nogāzēm. Šis nogāzes ir ļoti krimināls. Gar šito varam tikt. Bet te nav vaļā. Labi, aizvien paējām. Mēs atradām trepītes jau. Uz pašu leju. Mums sāksies cope. Viņas tāds diezgan stāvas ir. Ketis jau tur ir nokāpis. Dos jums review. Viņš jau tur ielīdz upes stīlēs. Sapals aizpietēsies. Nofilmē, bet tur ir ļoti sapla. Un mēs te uz tādu baigi sēklā vieta. Nu te ir tā, ka vispār 20 centimetru un pilns ar akmeņu un zālēm. Meklēsim kaut ko citu visticamāk. Tas, ko mēs priekš jums darām. Tādās džungļu kosmosos mēs lienam. Un te es nezinu, te ir kaut kāda laipiņa veidīga. Jā, cik te ir viss sēklas brutāli. Labi, kaut kas interesants būs tiekās. Kā Krišjāns tikko teica, kas meklē, tas atrod. Atradām mazo strautiņu kaut kādu veidīgu. Un tūlīt īstas, kas te dzīvo. Oi. Oi. Ko tu tur dari? Iz acepā ielēm iemet. Ir tāda. Vēl Krišjāns došos bišķi tālāk, paskatīšos, vai ir jēga, jā. Tā ir tiekās jaunajā vietā. Draugi, es vispār nezinu, kur es esmu un kur es eju, bet es gribētu tikt tur, bet tur nevar tikt, jo te ir kaut kāda upītes prosts, un te ir vienkārši brutāls tavs krasts. Oi, draugi, baigi sūti. Oi, nē. O, draugi, redzat, kā atnāca un izķērta. Kaut kādā ļevajā metienā. Ašķuks mazais piņu kā ieķēra, ko visi 3 župuri. Nu, ja tā nav filma, draugi, tad es nezinu, kas ir. Jo kaut ko tādu es negaidīju. Mazais aserīts. Nu, es ceru, ka viņš nenovist, jo viņi metīšu diezgan tālu. Oi! Oi! Nu, it kā jau aizpeldēju. Bet krītīgi uzreiz. Tā uzreiz. Arī viņš paņēma. Šitajā upītē, man liekas, jāsāk ir staigāt. Oi, Džeki. Oi, Džeki, kaut kas tu jūs dzirdējāt to? Tas jau nebija nekāds cilvēks, nedz. Nu, ko tad? Tas neesmu es? Es atviču, es zvēru Viģikā paskaties.
Es neesmu otrā pusē. Es šajā pusē esmu. Es zvēru. Man tūmā tas notika. Nē, es vienu ašuku tikko dabūju. Tālāk. Es nezinu, kas tas bija, Džeki. Tāda mīzela uznāca. Tas bija kaut kas tāds liels. Nu, tas nebija cilvēks, es nezinu. Tas bija tā kā... Nu, es mīžu bišķi, ja man viņš skries virsū, es šitā upītā lēc iekšā. Tā, nu, vispār. Jāpagaid, kecis ir. Cerams, ka viņš atnāks. Esat sveicināti makšķerēs, jā. Tas ir tas, ko mēs darām. Čipa priekš mums, kas tas ir vispār. Te var tā iet. Es vispār nezinu, te var iet, nevar. Te ir kaut kāda džungļa, nu nenormālākie. Kroči, keits esmu atstājis novaļā, lai viņš te cīnās. Man tikko kliedz, ka viņam mānikas kokās un ir ķēris. Pastīsies, kas te tālāk notiek. Nu, es te atradu mazo tāciņu. Es nezinu, kas te ir. Ātri iemetīs. Visi. Pamētās. Oblerīti. Vai nu kaut kāds vašuks vai sakaliņš. Tūlītās iemetīsim. Jā, te ir forša traumīte. Tas ir labs kos. Iesim tālāk. Nākamā vietiņa. Pamēģinās pamētāt. Ielajās traumītē. Pazīstam šitos mazos upītes. Jā, te nebūs. Te nebūs. Man liekas, ka nav laba ideja baigi aiztīties prom. Kecim paprasīsim, kur viņš ir. Kur tu esi? Tavā vecajā spotā. Tu nenāks tālāk? Negribu brīst ar tajiem džungļiem. Jā, es sapratu. Nu, kročā, esmu bijuši aizjauņojis, es nāku apakaļ. Tālāk, draugi. Brīst mēs nekur negribam. Es vairāk arī negribu. Nu, man bija domās pavisam citādāk ūdens tilpi, ka tā upīte būs daudz normālāka. Nu, daudz pieejamāks krasts. Tiekamies, kad mēs tiekam pie keča. Davai. Un ir baigie pi, jo es nezinu, kur man jāiet. Tas ir mans vienīgais minējums. Vienmēr izpētat savus ūdens tilpnes. Oi, man zvana. Alo! Kādā filmā? Kuriens viņš ir izlīdis? Viņš tā kaut kur ielīdis. Nu, kur tu esi? Viņš tā kā skinwalkers kaut kāds. Jā. Izgājām tur tāciņu. Tā nav vispār. Tas saucās. Filmā aizgāja pamakšķerēt pie upītes. Es nezinu, tas bija pilnīgs pi. Viens asajošuks, jā. Un pilns ar bradāšanu. Šo upīti mēs vairs nemakšķerēsim. Redzu jau ērcīti rāpo. Jāpārbaudās ērcītēm. Par Enguru, ko var pateikt, vasarā nebrauca, tur ir... ērcīte, jā. Par Enguru, ko es jums varu pateikt beigās, nebrauca, tur ir pilns ar dunduriem, nu, nenormāli pilns. Bet bijām pirmajā laivu bāzē Engurē, ļoti atsaucīgs darbinieks, bija ļoti viss kārtībā, varēja mierīgi sarunāt. Jā, pirmā laivu bāze ļoti forša, viss tur kārtībā, šī upīte bija pilnīgs pēcpriģels, ļoti sekla, ok, nebija problēma. Bet varbūt tas būtu noderējis, ja mēs izdomātu staigāt gar krastu, pa krastu. Nu, ne pa krastu, bet pa upi pašu, brinot. Bet gar krastu jūs tur netiksiet, tur ir pilnīgs nožogojums. Pilnīgi džungļi, tur ir stāvs nenormāls. Mēs arī dosimies jau mājās, ir, otrdiena jau ir, cik pūkstens, jā, 9, jātiek pašiem mājās, tiksimies jaunos viņķikos, vai veiksmi, neatsaks.